Čau visiem! Tad šodien gribēju parunāt par apkuras izmaksām. Man te cilvēki jautā, cik kas ko kā sanāca par šo sezonu. Tā kā es apkurinu māju šobrīd ar elektrību, man ir elektriskais katls 12 kW, kas tā kā siltās grīdas. Ja. Mājas iekšējā platība man sanāk aptuveni 125 kvadrātmetri. Griezta augstums aptuveni 2,70. Kopumā sanāk tā, par elektrības cenu kaut kādu pussezonu es biju, tā teikt, līdzis apkuri, ka man silda tikai pa nakti. Un tā pa dienu, principā tā telpa tik ātri neatdzies, tas ir aptuveni pa kaut kādiem 2 grādiem. Un tad atkal naktī, teiksim, slēdzās iekšā. Naktī lētāks tarifs, tā kā man pēc biržas ir. Un tad tā vidējā cena pa kilovatstundu man sanāca 5 centi, aptuveni 5 centi. Protams, tas nav februāris, jā, kur tā cena izauga, un vidējā man sanāca kaut kādi 12 centi ar kaut ko laikam, ja nemaldos. Tā kā rekur šeit ielikšu bildes par visiem mēnešiem. Es domāju, ka tur var noņemt nost kaut kādas 100 kWh, kas ir visiem citiem patēriņš, ja tur ūdens apgāde, tur gaismas, visas tās lietas. Bet plus mīnus tur šitā arī sanāk. Pēdējais mēnesis, kas mums bija februāris, jā, tur bija astronomiskas cenas izauga, un līdz ar ko arī rēķins tur sanāk diezgan tāds paliels. Jā, bet, ja to neskatās, tad pārējie mēneši diezgan īstenībā nav tik traki, jo tas jārēķina iekšā, ka tur ir gan ūdens uzsildīšana, tur visi patērētāji, apkure, jā, un, teiksim, man arī uztur aptuveni kaut kāds 22-23 grādus visā mājā, un plus man ventilācija arī strādā, uz doto brīdi tur gan rīz maksimālā teiksim, režīmā, lai maksimāli to mitrumu lieko dabūt ārā no mājas, tā kā, es teiktu, ka nebūtu nemaz tik slikti.